Tātad, sveiki, labdien, labrīt, labvakar. Lauris ir šeit studijā un mēs šodien brauksim uz trasi, bet pirms trases gribēju kaut ko jaunu parādīt, kas nav baigais jaunums. Nu, ir jaunums, bet nav baigi foršais jaunums. Skaisti, ne? Nu, gadījās tāda situācija, kad Bračs visu laiku taisno Viģiku par mani, un tas Viģiks arī iznāks kaut kad cerams drīzumā, viņš ir procesā. Braucām mājās, viss bija uzsūmēts un mums atrām pilnīgi visu vaļā. Un jā, tas notika. Bet trasē mēs gatavojamies. Dzinējs jau sāk uzsilt, jāsāk to drīz mainīt mašīnas. Busiņš arī brauks ar mums tepat uz Rumbulas trasi. Ķiveres mēs liekam iekšā. Drošība pirmajā vietā. Aizmugurē mums stāv vēl pāris riepiņas ar tehnisko atbalstu. Dabūjām 2 jaunas riepas, nopirkām speciāli šo visu pasākumu ceļības sniegus. Plus vēl 2 jaunas riepas, kuras man uzdāvināja pagājušajā gada dzimšanas dienā. Un vēl 2 pāri pusliki un 2 pāri kaut kādas riepas, kuras man mājās mētāja. Es domāju, ka vienkārši jānokur un jāizmet miskastē. Bet laikapstākļus mums tāds aizdomīgs izskatās. Cerams, ka mums nebūs nekāds baigais lietus. It kā solīja laikam kaut kādiem no 9, bet no 11 līdz 5 neko nesolīja. Tā kā gan jau, ka sākumā trasa būs slapja, bet iesildīsim viņu. Iesildīsim mēs viņu un tad jau paliks savs un paliks interesantāk. Tā kā, jāsāk mainīt mašīnas, jābrauc uz Nestī, satiksim Krisīti, Krisīts arī brauc ar mums, ieliesim degvielu un tad jau maucam uz trasi. Tā kā, mainam mašīnas un braucam uz Nesti, ielieties un braucam uz trasi. Kā jau redzēt arī jaunumā, mēs esam ielikuši hidru. Pamēģināsim, kā viņi strādās, viss čotka būs, es domāju, jo drusciņ jau patestēts ir, vai vispār vēl kaut ko jau sāk vilkt, sāk pierast. Un tad jau beidzot pēc ilgiem laikiem trases dienu laižam. Vēl pilnbāk. Beidzot priekšā uzlikām planšus. Un mašīna kaut cik normālāk arī izskatās beidzot. Vienīgais neskatīties uz to vietu, bet skatoties vispārīgi, tā nemaz tik slikti. Viss īstenībā tas uztraukums ir. Sen nav braukts, bet vismaz atcerēsimies, kā to darīt trasē. Nekā uz kaut kādiem ielām tādā garā. Braucam uz Staķiku, satika Krisīti. Mārtiņš aizbrauc uz turieni, un tad jau braucam tālāk. Praktiski esam jau tepat Rumbulā. Neko tālu nebija jābrauc. Brauksim iekšā, pārmēdīsim ratus un tad jau sāksim rīpot pa trasi. Jā, bišķiņ uztrauc, ko viņš ir, kas sen nav braukts. Esam ieradušies, jānoliek paklāji, jāiet apķot un jāsāk mainīt ratus un jābrauc trasē. Samaksājuši mēs esam, sagatavojušies mēs esam. Jābrauc trasē, jāliek cimdiņu aiziet. Mēģināsim kaut ko pašļūkt šodien.
Tik jocīgi braukt, teicu nost. Ļoti jocīgi. Reāli, emocijas ir tieši tas, ko es vēlējos. Jāatceros, kā braukt reāli un jāpierod, ka tās mašīnas tagad ir tāda jauza. Vispār citi braukšana. Mēģinās kaut pavizināties, pasludināties. Tad jau skatīsies, kā ies. Cerams, ka sāks iepraktizēties bišķiņi. Tādēļ, jo tie treni ir vajadzīgi. Nu jau sāk pieredz bišķiņi. Jā. Kā domā, trāpīja pa to tonus vai ne? Nevaru saprast, bet cik es trāpīju pa telefonu. Hello. Hello. Pirmās rētas šodien. Nu, gadās arī tā, bet, nu, močējam par rumbulu. Vizinamies, trenējamies un viss notiek. Nezinu, kā man te īsti sanāks ar to filmēšanu tādā garā, bet cik filmējam, cik mēs varam, močiem, trenējamies un cilvēki arī diezgan parādījušies. Tā kā rindiņi dažkārt ir jāpagaida. Nu, jā, kaut kā tā jāmet. Melna beha slīd, melna beha zila Tesla abas teškas plīd. Bruņu vairs zem mana kreklais manis paliek švītas. Tik mīstēks brep, no nāsi debesīs. Dēļ trepi slēp vep un spiež pedāli grīdāk. Laidbacks un prospekt un benķerkals divan. Tā nakts dzīv, kas patīk, ja liekas padara dzīvāk. Te vasarība un papīrs ir tāda gada bez biedrā. Naktī pilns iels, pa izpūtēju liesmas. Pie Luksusford nostājas un brums viens. Riepas kur, tavam draņķim te nav vietas. Un pagriez skaļāk, tā lai kačā arī biedrus. Sabuferis rīd, viski arī spīd. Līkumā tik slīdi, tā mana vienaldzība. Bļabāku gunis pazūd tikai manā spogulī. Tāpēc netupī, brālic spied pedāli, kur grib. Nu, un kā jau arī redzēt pēdējā drifta vidikā, pie stūras manas bija Niknaks piesēdies. Iedevu viņam izbraukt, lai
ievērtēja mašīnu, kā vadās un tādā garā, un kā jau viņš arī teica, ka priekš man ir diezgan mīksta. Un jā, es jau to zināju un zinu, ka man vajag nomainīt koilas, tā kā cerēsim un mēģināsim finansiāli nopirkt jaunas koilas pa šo ziemu, lai uz nākamo sezonu man ir drusciņi foršāk. Jā, bišķiņ būs jāiegulda tajā, zinu, ka būs dārgi, bet, vienreiz izdarīs un vismaz varēs atpūsties no tā. Nevajadzēs domāt par kaut kādām koilām, mamīšiem un tam līdzīgi, jo būs kaut cik labi. Kas vēl tāds, kā jau redziet, aizmugurē ir bumpers, kurš jau ir noņemts nos, jo braucot mājās mēs vienkārši nevarējām atbraukt, jo visu laiku strītējās pa zemi, tur bišķiņi būs jāpielabo šis tās. Pa visu trasi nobraucām tikai 15-niekus, kuri bija uzdāvināti man pagājušajā gada dzimšanas dienā, paldies viņiem un esam ietestējuši mašīnu ar viņiem. Pat nopirkt tos 17-niekus neizmantojām un arī tos nolietotos 17-niekus, ko uzbortējām virsū, tos arī mēs neizmantojām, bet, vismaz nākamajā sezonā kaut kāds riepas, kuras līdz galam jānodeldē ir jau. Mašīna jau ir iedzīta garžā uz tādu mazo aizdomu, ka varētu sezona jau beigties un būs jāgaida vienkārši jauna sezona, ka būs labs laiks. Vismaz būs ko darīt pa ziemu, jo mainīsim sadalendes, piečinīsim mašīnu no ārpuses, vizuāli, gan arī no iekšpuses vizuāli kaut ko. Cerams, ka tev patīk šis vidžiks, kā jau parasti. Paldies, ka skatījies. Ja tev sanāk, piespied patīk pogu, atstāj kādu komentāru un tad jau kaut kad tiekamies nākamajā. Cerams, ka būs ziema un cerams, ka es atradīšu, ko darīt, jo pa ziemu jau es nebraukšu uz to mašīnu. Un es gribēju nopirkt vēl vienu, bet laikam finansiāli tas būs bišķi pa dārgi. Tā kā, jā, te jau redzēs, ko pa ziemu varēs padarīt. Dā.